Sakarā ar šādiem bērniem informācijas man ir pamaz, jo personīgi neesmu tādu problēmu saskāries, bet cik ir kaut ko ievākt informāciju no malas, tad parasti tādi bērni īpaši pie sporta nepiesaistās, jo tas viņam, kā saka, intelektuāli neliekās pievilcīgi. Un, ja arī tāds bērns atnāk uz sporta, tad, diemžēl, viņš ir fiziski vājāks par pārējiem bērniem un ir grūti iekļauties tajā sportiskajā vidē, jo tas tomēr nav tik saistošs kā kaut kādas tās intelektuālās, teiksim, darbības, kas viņiem ir dzīvē. Un saistībā ar to, tāpēc, kad viņi tiešām vairāk vai mazāk ir fiziski, teiksim, nav tik attīstīti, ja varētu tā teikt, viņiem ir vajadzīga individuālāka pieeja. Un tam, diemžēl, mums pietrūkst resursu, jo tur vairāk gan ir vajadzīgs individuāls darbs ar viņiem. Es domāju, ka mūsu treneri, diemžēl, nav gatavi šādam izaicinājumam, jo nav informācijas daudz par šādām lietām, kas saistīti ir ar tādiem bērniem. Un, kā jau minēju, dēļ to nav resursus, lai ar to varētu darboties pilnvērtīgi. Domāju, ka treneri neapzinās daudzveidību intelektuālo apdāvināto bērnu jomā, jo nav veikti pētījumi šī jautājumā. Domāju, ka šāda programma noderētu, jo ikdienā viņi varētu arī pielietot ne tikai ar apdāvinātiem bērniem, bet arī parastajā treniņu procesā, un tas paplašinātu treneru redzesloku vispār uz treniņu procesu kā tādu.